3 lektori, 3 runātāji. Tiešām domāju, ka būs interesanti, jo negribējām, kā saka, savu dzimšanas dienas dienu sagandēt ar garlaicīgu lekciju, tā kā šeit patīkamo liederīgu apvienot likās svarīgi. Pirmais Ingmārs Pūķis, likās vienīgais Pūķis, ko es pazīstu, ar vienu galvu, bet patiesībā ļoti atbilda mūsu tēmai. Tātad lepnuma vairošana Latvijas uzņēmēju vidū un veids, kā uzņēmums, pie tam ar skandināvu kapitālu daudz kritizēto bieži vien, darot savu darbu, dodot to ziņu sabiedrībai, ko viņi grib pārdot, kolosāli vairo arī Latvijas patriotismu. Proti, ka mēs varam ar saviem krūšturiem visu Krieviju apģērbt. Es tur domāju, vai vīriešus arī vai nē, bet likās interesanti, parunājām. Man likās noteikti tā vērts, lai padalītos savā pieredzē. Savukārt, otrs runātājs Andris Umblīs ir latvietis, kurš ir ļoti augstas raudzes speciālists savā jomā. 15 gadus dzīvo Lielbritānijā, strādā McKinsey, un tajā jomā, kur bijušais zinātnieks, pie tam raķešu zinātnieks, kas ir, kā viņš pats teica, rocket scientist, tagad ir marketinga speciālists, un viņam ir ko teikt, droši vien jau specifiskākā un tādā profesionālākā, nevis uzaicinājuma griezumā par marketinga kanāliem. Šeit uzņēmumiem varētu būt interesanti, vai vienmēr vajag likt visas solis vienā grozā, kad to darīt, kad nedarīt, un kā izvēlēties marketinga kanālus. Tas būtu otrs runātājs. Savukārt, trešais, José Filipe Torres, tā ir vienīgā uzruna angļu valodā, kā mēs ar valodas centru saskaņojam, ka drīkst. Lielākā daļa arī saprot. Ceru, ka pat visi. Bet šeit ir tā, ka José pirms gadiem es ar viņu iepazinos tieši ekonomikas ministrijā, un viņš bija, ja ne pat līdzautors, vairāk tā kā autors, tai domāja, ka labām darbībām valsts pārvaldē arī piestāv zīmols. Tas, ko ministrs teica par Ziemeļzvaigzni, par Polaris, faktiski tā ir lielā mērā viņa ideja. Mēs no sākuma to gribējām saukt par Orion procesu, man nepatīk kā skan. Mēs domājam, kāpēc vajag nosaukumu, kāpēc nevar vienkārši labi darīt savu darbu. Un izrādījās, ka valsts pārvaldē, tā kā, piemēram, ir Nike Just Do It, vai ir dažādi procesi, kad zīmols ir ne tikai lietai vai precei, bet arī procesam. Un kārtējā darba grupa, ko sasauktu premjerministrs, lai mazinātu administratīvos ierobežojumus, būtu daudzkārt neinteresantāka nekā, kad ir, ko var pārdot ārzemniekiem, ka mums ir process, kur vienkop strādā, vienkops akadēmiskā vide, universitātes, pašvaldības, ar ko mēs esam saslēguši līgumus konkrēti ar kontaktpersonām, pie kā vērsties, lai uzzinātu, vai pašvaldībā ir industriālās teritorijas, kā pašvaldība to pozicionē. Tad nenoliedzami mūsu tiešie priekšnieki ekonomikas ministrija, premjerministrs, kas to visu uzrauga. Par to tad runātu pēdējais runātājs José Torres. Un pēc tam jau arī iekšējais networkings, kas, manuprāt, ir nemazāk svarīgs, ņemot vērā, ka tiešām ir tie LIA 20, tā kā lūgums arī neizklīst, jo būs ļoti interesants priekšnesums, ko mēs vēl atsevišķi pieteiksim. Drīkstēja tik gari? Ja neviens neprotestē, tad noteikti drīkstēja. Paldies. Tālūk, tad pāriesim pie fóruma lektoriem un ar pirmo priekšlasījumu ar ļoti interesantu nosaukumu Patriotisma loma mārketingā uzstājas Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents. Labdien! Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt tik lielā un kuplā skaitā, un arī paldies Ozola kungam par ētera laiku, kas ir izdalīts, un es nemēģināšu jums pārdot iPhones, un ja gadījumā kāds grib kādu iPhone, var pienākt pēc tam. Bet droši vien, ka vairāk, kāpēc es šeit esmu, ir, acīm redzot, kolēģi no LIA ir sajūtuši zināmu emocionālu līdzību tajā, ko mēs darām, jo kā mēs varam visi tam piekrist, šobrīd vairāk ir runa par mūsu dušu, mūsu pašapziņu, un netik daudz vairs tos, ko mēs darām un kā mēs darām. Mēs esam konstatējuši, ka liela daļa no mūsu klientiem ir darītāji un ka viņiem ir svarīgi, lai kāds runā arī viņu valodā par to, ka mēs esam varoši un daroši un faktiski tur mēs laikam no mūsu ceļa ar LIA arī ļoti cieši arī pārklājās. Un tāpēc arī šīs dienas stāsts par mūsu pieredzi, kā mums ir gājis pēdējā laikā, arī ļoti pārdomājot to, kas mēs tādi esam, kas ir mūsu klienti un ko mēs visi varētu gribēt. Un tāpēc šis stāsts ir jāsāk ar pašu sākumu. Tie ir, manam, 165 gadu atpakaļ no šī punkta.
kad tika dibināta pirmā latviešu biedrība, jebkad dibinātā pirmā latviešu biedrība, kur dibināja neviens cits kā Krišjāns Valdemārs, un par viņu ir īstenībā maz runāts, un no nepelnīt maz, jo neviena cita biedrība pēc tam vairs nekad nav varbūt savā zīmolā iekļāvusi tāda ambīcijas mēroga kā šis kolēģis. Tā bija Baltijas jūras izsmelšanas biedrība. Biedrības oficiāli definētais mērķis bija nosprostot Baltijas jūrā ietekošās upes un pakāpeniski Baltijas jūru izsmelt un nodot šo zemi lauksaimniecībai. Manuprāt, mēroga ziņā bezprecedents arī pat kolēģi, kas nesen grasījās rakt Daugavu, nezinu, varbūt kāds ir arī auditorijā, es domāju, ka ir kur tiekties. Un šo biedrību gan gadu vēlāk slēdza, jo izrādījās, ka viņi lasa grāmatas un runā visādas brīdomīgas lietas, kas tā brīža pastāvošai iekārtē īpaši patika, bet tā, sēkla nebija vairs izskaužama un strauji pārējot dažas mazāk nozīmīgas vēstures periodus. 145 gadus vēlāk tika dibināta Latvijas Investīciju attīstību aģentūra. Un es uz viņu raugos kā uz vismaz emocionālu un dušu ziņā, kā būtu tieši turpinājumu Krišjāna Valdemāra iesāktājiem. Un kaut kā arī savu spalvi jāspodirina, ja tā aizdomājās, mēs īstenībā, Latvijas mobilais telefons ir gadu vecāks. Pusotru gadu vecāks, 18 mēnešus vecāks par Latvijas Investīciju attīstības aģentūru. Un ja tā padomā, mēs darbojamies līdzīgā lauciņā, jo es negribu būt banāls, bet, protams, ka visiem ir nodrillēts izteikums par to, ka telekomunikācijas un sakari ir arī asinsrita kopā. Mēs tā plūstam kopā ar Pauļus kunga investīcijām, viens ar otru miksējamies kā hemoglobīns ar eritrocītiem. Mans stāsts būs īsumā par to, kā tad mums veicās. Un viens no tādiem pārsteigumiem, ko reti, kurš par to aizdomājās, ka mēs daudzā ziņās esam labākie pasaulē. Par to arī būs arī tālāk daži piemēri, bet tieši, ja mēs runājam par sakaru tirgu, tad mēs sakarnieki, un, protams, ka Latvijas mobilais telefons ilgīgi nav vienīgais, kas te darbojās. Latvija šai ziņā ir izdarījusi daudz. Ja mēs skatāmies uz tādu kā spriedzes trīsstūri starp to, kādas cenas ir pieejamas klientiem, kāda kvalitāte ir pieejama klientiem un vai operators spēja vispār izdzīvot, tad es domāju, ka mums šai ziņā nav līdzīgu pat ne Igaunijai. Jo, ja mēs raugamies uz tādu vienkāršu rādītāju, cik klienti relatīvi samaksā, pa mums lētāk ir tikai leiži, bet, protams, bet ja mēs skatāmies, tad Igaunija gan ir divreiz dārgāk. Ja mēs divreiz, viņiem ir divreiz sliktāk kā Latvijā. Un kolosāli. Bet daudz mēdz parasti. Mēs par Igauniju vēl parunāsim. Ja mēs raugamies, piemēram, uz jautājumu par to, vai esot ar zemākajiem tarifiem Eiropā, mēs to spējām izturēt, tad īstenībā jā, gan LMT, par ko es šeit gadījumā pārstāvu, gan arī citu operātoru, gan mūsu konkurenti, gan arī kolēģu rentabilitāte ir īstenībā virs Eiropas vidējā. Tas nozīmē, ka ar zemākajiem tarifiem mēs esam, protams, labāk nekā mūsu Eiropas kolēģi. Un nenojot arī par to, ka faktiski realizētais pakalpojums, ko saņem klients, ir labāks kā mūsu kolēģi no Latelekom. Gadījumā viņš ir ārākais pasaulē, tāpat arī mūsu balss kvalitāte un mobilās datu pārraides kvalitāte ir krietni vien smailē un priekšā daudziem mūsu citām valstīm. Tā kā mēs varam teikt, ka mēs runājam par telekomunikāciju vidi, tad mēs pa visiem kopā gan valsts mūs dušīgi regulējot, gan konkurenti dušīgi konkurējot, mēs pa visiem esam uzbūvējuši vienu jauku stēli, bet tas mainās. Un tīkls strauji mainās, un mums tam ir jātiek līdzi, un mēs kā operatori to cenšamies darīt, jo senvais dzelži nav prioritārais, un šobrīd pats galvenais ir klients un ir cilvēks, un viss tīkla infrastruktūra grozās ap to, kas cilvēkiem patīk, un viņiem, un ja mēs raugamies uz atsevišķi ņemtiem Latvijas iedzīvotājiem, tad te atkal jau par dušu, mums galīgi nav par ko kaunēties, ja mēs raugamies, kā LMT klienti, piemēram, pērk kaut ko tik banāli kā jaunu telefonu, tad jau 83% no visiem, kas šomēnes šodien tiek pārdot, ir tā saucamie vietāruņi. Un lai arī ar vienu ir vēl daudz mūsu klienti, kas smējās par telefonu glāstīšanu un ņirgājās par tiem, kas stāv uz ielas stūriem un dara šitā te, bet šo izsmējēju skaits paliek arvien mazāks un viņi visi pakāpeniski pārvietojās uz
uz veikaliem un iet šajā jaunajā digitālajā realitātē, kas nonāk jūsu kabatā. Un, ja mēs savukārt paraugamies uz uzņēmumiem, un mums tas gods apkalpot 3/4 no jums, kā mūsu klients, tad mēs redzam, ka arī šeit, arī jūs kā uzņēmēji esat ļoti progresīvi un ir viegli iet uz priekšu arī ar dažādu risinājumu izmantošanu arī uzņēmumu darbā. Tā kā, arī cik daudz būtu mums apkārt tādi cilvēkam gribās gausties un dikti bēdāties par to, cik mums šausmīgi iet, tā nav taisnība. Mums iet tīri labi. Un tad bija tas brīdis, varbūt mēs šogad esam daudz par sevi runājuši un dikti vārījušies. Mēs to nomainījām slaveno zīmolu un to daudz jau sen gaidīja, jo faktiski tā mūsu situācija pirms tam bija visiem skaidrs, ka cik ilgi var ar vienu un to pašu, un tā prognoze bija par tādu, kad cilvēks tā kā piedzimst, izaug un eventuāli nomirst, un mums tāds plāns īsti nebija. Mēs negribam mirt, mēs gribam dzīvot, un tāpēc mēs sapratām, ka tieši šis brīdis, kad notiek šīs lielās tehnoloģiskās pārmaiņas, ir labs un piemērots. Un varbūt nedaudz un īsi par šo pieredzi stāstot, tas, protams, ka varbūt, ka no malas tas izstāsta kā tāds parasts reklāmas projekts, bet viņš ir gājis apmēram 3 gadus, un tā ir tā labākā pasaules prakse, ka tu mainies, tu maini drēbes, tu pārģēbies, tu maini savu identitāti, tad, kad tu esi izdarījis savus mājas darbus, nevis pēc tam. Tu nomaini savus drēbes, un tad saka, es tagad dzīvošu savādāk. Un faktiski pirms šīs zīmola maiņas mūsu uzņēmums ieguldīja milzīgu darbu gan arī klientu procesu pārmaiņā, gan arī kļuvu no balss operatora par datu pārraides operatoru. Un tieši gadu atpakaļ šajā dienā mēs arī ieviesām, labojām savus, negribu to saukt par grēkiem, bet mēs būtiski mainījām visu, arī balss sakaru struktūru un ieviesām neierobežot sarunu plānus. Arī mūsu konkurenti to izdarīja, un visi cilvēki Latvijā šobrīd runā apmēram 20% vairāk. Tad kopējais trafiks mobilajā balss tīklā ir pieaudzis par 20%, un ja mēs zinām veco formulu, ka IKP ātrums ir atkarīgs no naudas aprits ātruma, un naudas aprits ātrums ir atkarīgs no tā, cik mēs daudz runājam. Mēs varētu izdarīt pieņēmumu, ka liela daļa no straujā IKP pieauguma pat labi ir tieši funkcija no tā, ka mēs ieviesam jaunu pakalpojumu. Bet tas varbūt tikai mūsu egoisms. Lūk, un tad par to zīmolu maiņu, tas ir, ko tas pēc būtības nozīmē uzņēmumu, tas ir tāds 6 mēnešus psihoterapijas seans, jo tas nav par to, ka tu vienkārši nomaini logo, tas ir vairāk par to, kā tavi darbinieki, kā viņi saprot, kas ir viņa nākotnes vīzija, ko viņi darīs, kāpēc viņi darīs, kas viņiem ir jādara ar klientiem, ir vajag refleksija par to, ko jūs darījāt senāk, un tas viss ir pietiekami nemocionāli iesaistoši, lai arī nogurdinoši, bet ļoti, ļoti patīkami. Tas eventuāli noved pie kaut kāda rezultātu, un varbūt es vairāk izslēdēju, nav ļoti varbūt par biznesu no procesiem un investīcijām, bet šis ir tas, ko droši vien cilvēki parasti iedomājās, ko dara uzņēmums, kurš maina zīmolus, viņš droši vien zīmē jaunas logo. Un vienkārši no ilustrācijai mēs meklējām savu jauno rokrakstu, un varbūt varam tikai būt pārsteigti, kas ir tas mākslinieku, ko tieši viņi kādus preparātus viņi patērē, lai to visu dabūtu gatavu, bet ļoti daudzas lietas man ļoti mulsinājas bija sabijies, kamēr tas notiek, jo man liekas, kas nezinu, ar ko tas viss beigsies eventuāli. Piemēram, šis te materiāls man ļoti patīk. Bet mans personīgais favorīts, bet par to balsoja, bet man neatbalstīja. Lūk, un tad mēs eventuāli nonācām pie trim starta pozīcijām, kas bija, nekomentēšos, viss ir acīm redzam, vai ne? Un tad bija tas jautājums, kā pieņemt lēmumu, jo droši vien, kad daudzi lēmumi par tādām kā reklāmu bieži vien šķiet ļoti nemocionāli un tad frivoli. Kas man labāk patīk, kurš ir smukāks un tādā grā un tā joprojām. Un tāpēc mēs būt ļoti zinātniski, varbūt pat zinātniskāk nekā, bet diez vai nekā, bet tikpat zinātniski kā Umblīkungs, kas pat runās pēc manīm, Rocket Science vienīgs, un mēs ķērāmies pie neiromārketinga. Vismaz cik mūsu kolēģi no TNS stāstīja, esam pirmie Latvijā, kas šo piemēroja. Mēs mēģinājām jūs nomērīt.
un nevis to, ko jūs mums stāstat savās aptaujās, un tie visi ir meli, mēs to zinām, un tāpēc ir nākamā metode, ko mārketings dara, ir nomēra nervu impulsus, un tad uzreiz zināt, kas patīk un kas īsti nepatīk. Un tas dabā izskatās šādi. Šis ir mūsu kolēģis, bet arī tika veikti eksperimenti ar cilvēkiem, ar mūsu klientiem masīvi un daudz, jo mēs meklējām tieši tos vērtību un sajūtu kopumus, kas ir raksturīgs un kurus meklē tieši mūsu klientu kopums. Un rezultāti bija interesanti, kā līderis iznāca šis logotipa virziens, bet koriģējot tieši pēc šīm neiromārketinga mērījumiem, mēs konstatējam, ka mūsu klients ir daudz prasa krietni vien nosāks un īsteiksmīgākas struktūras, un līdz mēs nonācām pie šī. Un tik tā tas viss būtu labi, un tad nāk nākamais jautājums, kā to visu pasniegt, kā to pieteikt, jo ir 3 lietas, ko ļoti gribās, ne 4, ļoti gribās ēst, tas ir viens. Gribās, lai tev joprojām ir daudz un laimīgi klientu, ļoti gribās viņiem patikt, ļoti gribās, lai tev pamana un lai tev tic. Un tas mūsdienās vairs nav vienkārši, kad ir pilns ēteris ar ļoti saldām, smaidīgām zobpastas. Reklāmām ir tas ļoti daudz, kas ir kļuvis banāls. Un tad jautājums, kas ir tas robustais leņķis, kurā tu vari panākt, ka tavu klienti tevi redz. Un tad mēs ar daudziem klientiem runājot uz jautājumu, kā tev iet, viņš teica, man iet labi. Viņš klusi stāstīja, ka viņam iet labi, jo visiem skaidrs, ka visiem iet slikti, un teikt, ka tev iet labi, tas vienkārši nav pieklājīgi. Un tāpēc viss tā kaunīgi teica, ka iet labi, un ja mēs konstatējam, ka mūsu klientiem klājās labi. Un faktiski viņiem nav ēteri, par to neviens nerunā. Un tad mēs konstatējam problēmu, ka principā publiskā telpa ir pilnīgi nomākta, jo ir veseli ešaloni, dažādi speciālisti, kas pēta, kurā vēl ziņā Latvija ir pēdējā vietā pasaulē, un kāds vēl leņķis varētu būt tāds, kā mēs esam pēdējā vietā pasaulē. Un vai šogad mums olimpiādē ir viss mazāk medaļu, kā jebkad mums ir bijis olimpiādē medaļu, vai tomēr nē. Un tas ir vienkārši pilnīgs sviests. Un tāpēc mēs sapratām, ka šokējošs veids, kā par to visu runāt, ir antivaimanoloģija. Un kā mēs esam tagad konstatējuši dažus mēnešus vai vairākus mēnešus vēlāk, mūsu klientiem tas ļoti patīk. Un mēs zinām, ka vēsturiski mūsu klienti ir sabiedrības aktīvākā daļa, un tas arī mūsos vieš lielu prieku un cerību un arī godu to visu darīt. Un es nevaru atturēties vienkārši to visu stāstot mums. Jūs esat, zinot to mēdīju frekvenci, jūs esat noteikti to redzējuši, bet tomēr vēlreiz. Šis ir, jūs zināt, mēs ar Ozolu kungu runājām, 21. gadsimtā tehnoloģiski tikai viena neatrisināta lieta. Video palaišana prezentācijas laikā uz ekrāna notiek pēc nezināmiem principiem, tāpēc šis būs tāds kā tests. Kolēģi teica, ka strādās, es to spiedīšu pogu, un mēs varēsim novērot. Jā, tad es to varu. Varu. Es varu visu. Es varu dzīvot vietā, kur pusi gada salst. Kur zelts ir šprotu buņģās un ugunskura liesmās. Es varu dziedāt. Tā, ka koku galotni strīds. Ja vajag, es varu pateikt nē. Slinkumam, stulbumam. Es varu būt Eiropā un ar krievu draugiem pagavarīt pa dušām. Es varu mācīties no kļūdām. Vakarā smieties līdz nespēkam. Bet no rīta piecelties un iet ārt lauku. Es varu svinēt svētkus kapros. Es varu izdarīt tā, ka Latvija nodārta pa visu pasauli. Ar kaunām, ar eksportu, ar savu balsi. Es varu aizbraukt un atgriezties. Iestādīt koku. Uzkāpt visaugstākajā kalnā. Un ziniet, kāpēc es varu? Tāpēc, ka es daru. Mēs esam tādi kā tu. Latvijas mobilais telefons. Domā, dari. Reče. Un ļoti īsi par rezultātiem. Es, protams, negribu jūs garlaikot ar milzīgu detalizāciju, bet jums būs man jānotic uz vārda. Faktiski, ja mēs skatāmies pēc dažādām metoloģijām, šī ir no emocionālās iesaistītības veiksmīgākā telekomunikācija kampaņa, ko TNS ir mērījis līdz šim no Latvijā. Un tas, laikam, ir arī tas matemātiskais mērījums un apliecinājums tam, ka
gan mūsu klienti, gan arī tie dabiski arī visi jūsu klienti, viņi negrib visu laiku bēdāties, un mums ir daudz par ko arī tā kā priecāties. Un fēni. Un, nu jā, faktiski, ja mēs runājam par tālāko, tad ar tādiem rezultātiem kabatā mēs arī, protams, ka iesim arī uz priekšu. Lūk, paldies!